Iesakiet kucēnam kaut ko graužam, mantas. Graužamie kārumi un rotaļlietas jāizvēlas atkarībā no suņa vecuma un izmēra. Īpaši jauniem kucēniem svarīgas graužamās rotaļlietas ir zobu maiņas laikā, kad niezas smagenas un mainās piena zobi. Šādiem kucēniem vispiemērotākās būs graužamās silikona rotaļlietas, kas palīdz masēt smagenas un mazināt niezi. Tāpat arī dažādas virvu rotaļlietas. Paralēli zobu maiņas rotaļlietām jāpievērš uzmanība arī mantām, kas palīdzēs novērst garlaicību un mazinās kucēnu neizsmeļamo enerģiju. Šim nolūkam noder dažādas pīkstošās mantiņas un bumbas, kuras viegli ķerstīt, kā arī kāda plīša rotaļlieta, lai kucēnām būtu kāds cīkstēšanās biedrs. Uzmanību var pievērst arī dažādām interaktīvajām rotaļlietām, kurās var noslēpt mazus našķa gabaliņus. Tā ilgstošāk nodarbināt kucēnu, papildus trenējot kā prātu, tā ķermeni. Nekad neatstāt kucēnu nepieskatīt kopā ar rotaļlietām un nedot sunim bojātas rotaļlietas. Kā graužamā var izmantot arī dažādas dabīgos kaltējumus, kā piemēram ausis, trahejas, ādas un cīvslas. Izvairīties no pārāk cietiem graužamajiem gardumiem, jo pastāv risks aplauzt zobus. Kucēniem līdz 3 mēnešu vecumam kārums dod atbildīgi, jo pārlieku daudz kārumu došana var novest pie gremošanas problēmām. Nekad neatstāt kucēnu nepieskatīt kopā ar graužamajiem gardumiem. Dinoso, tava teritorija!